Mani sauc Inese Piebalga, esmu Bauskas veikala top vadītāja. Pieteicos topiņā strādāt, vai tajā brīdī nezināju, ko man piedāvāt, vai kāds īsti bija. To gan es neatceros, bet zinu, ka man lika kārtot plauktus. Tajā laikā vēl precīti nenāca tik daudz iekšā, kā tagad nāk iekšā. Un man tas darbs likās tāds vienmuļš, visu laiku staigā, izliec to preci un atkal nav ko darīt. Un tad es tā darbiniekiem saku, man tā staigāšana nepatīk, varbūt var kaut ko nopietnāku. Un tas mans teikums kaut kā sadzirdēja veikala vadītāji, bet es pati tieši pie veikala vadītājas negāju. Viņi saka, visi mūk prom no gaļām. Nu tad lūdzu, tev gaļas vitrīna. Un tā es arī tur sāku strādāt, jā, pie gaļas vitrīnas aizgaismu. Mans darbs patika, jā. Es ļoti daudz gadus tur nostrādāju, ļoti daudz gadus. Pēc daudziem pavadītiem gadiem aiz gaļas vitrīnas es kļuvu pa maiņas vecāko. Iepriekšējā veikala vadītāja gāja dekrētā un man palūdza aizvietot 2 gadus viņu. Un tā es šeit esmu vēl šobrīd. Vienmēr izdari savu darbu tā, ka tev nebūs otram jāizrāda. Es domāju, tāpēc tik daudz gadu šeit esmu. Pozitīvisms, no priekšniecības puses laba attieksme, viss kopumā. Es domāju, ka ļoti labi. Man vairāk kārt ir atkārtojuši teikumu vislabākā vadītāja. Mēs cenšamies visi kopumā būt draudzīgi, cenšos saliedēt kolektīvu. Mēs dodamies visi kopistiski uz ballīti, pasēdēt, padejot, atpūsties. Kolektīvs, ja godīgi, man arī nemainās. Man aiziet vienīgais, ja kāda meitene aiziet dekrētā, un tad ir jāpaņem vietā kāds cilvēks. Ja ir darbinieks labs, arī vadītājiem ir viegli strādāt. Labam vadītājam vajadzētu būt taisnīgam, objektīvi izturēties par saviem darbiniekiem, iegūt viņu cieņu, prast redzēt viņu stiprās puses, ar humoru izjūtu. Nevar būt visu laiku tikai stingrs, es esmu vadītājs. Dzīvoju laukos, lielā mājā. Man ir daudz dzīvnieki, kaķi, suņi, liels dārs, 2 siltumnīcas, un tur mans brīvais laiks arī paiet, jā. Es ieteiktu apskatīt Rātslaukumu, Bauskas pili, un arī man ļoti patīk jau ārpus Bauskas pilsrundāle. Tieši tajā rožu ziedēšanas laikā, kad ir jūlijas, augusta mēnesis. Un, protams, arī iegriezties mūsu topiņā, nogaršot mūsu konditorijas bulciņas garšīgās. Manā iepirkuma groziņā vienmēr atrodas barība dzīvniekiem. Tas ir pirmais, jau man meitenes pat smējās. Inese, ko tu ēdīsi? Pirmais man ir kaķi, suņi, un tad tikai pašai. Man ļoti patīk Astorija, arī visiem pircējiem, kas man trāpās, es tieši tajā brīdī esmu veikalā, tad es arī iesaku kūku Astorijā. Bauskas topiņš atšķirās no citiem veikaliem ar to, ka šeit ir stūrītis kafejas zonā, ko apsēsties, nopirkt kafiju, bulciņu apēst, arī kebabus gatavo uz vietas un garšīgs kebabus. Mūsu top komandai es ieteiktu pievienoties tāpēc, ka mums šeit ir stabilitāte. Ja nebūtu stabilitātes, es šeit nebūtu tik daudz gadus.